Сначала послушайте рассказ без перевода. Рассказ будет звучать медленно. Постарайтесь понять общий смысл и уловить знакомые слова. Дальше рассказ будет повторен с переводом. В описании вы можете найти и ознакомиться с инструкциями, которые вам помогут добиться эффективных и быстрых результатов. Успехов в изучении латышского языка! Ziemassvētki, kas atrada mani. Rīt ir 24. decembris. Šogad es pirmo reizi palieku Rīgā un nesvinu Ziemassvētkus mājās ar vecākiem. Es studēju Latvijas universitātē un biļeti uz mājām nepaspēju nopirkt. Kad sapratu, ka vilcienā vairs nav vietu, man palika skumji, it kā svētki būtu atcelti. Pēcpusdienā es aizgāju uz Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā. Tur smaržoja pēc karstvīna, egļu skujām un piparkūkām, bet no skaļruņiem skanēja Ziemassvētku dziesmas. Es nopirku mazu koka zvaigzni eglītei un siltas vilnas zeķes. Rīgā ziemā kājas vienmēr salst. Es staigāju starp mājiņām un domāju, ar ko es rīt svinēšu. Pie vienas mājiņas mani ieraudzīja kursabiedrene Liena. Čau, Kristīne! Kāpēc tu tāda bēdīga? Viņa jautāja. Es nopūtos un izstāstīju par biļeti un par to, ka palieku viena. Nāc pie mums! Vecāki dzīvo netālu no Rīgas. Būs mans brālis ar ģimeni, atbrauks māsa, būs pilna māja, teica Liena. Ja gribi, es tūlīt piezvanīšu mammai. Pēc minūtes viņa pasmaidīja. Viss sarunāts! Nākamajā dienā mēs braucām pie Lienas ar autobusu. Istabā dega adventas vainaga sveces un virtuvē bija tāda rosība, it kā tiktu gatavoti svētki visai ielai. Lienas mamma mani apskāva. Priecīgus Ziemassvētkus, jūties kā mājās. Un tad es ieraudzīju galdu. Tas nebija vienkārši bagātīgs, tas bija īsts svētku galds. Lienas mamma teica, ka atbilstoši latviešu ticējumiem, Ziemassvētku vakarā galdā liek vismaz 9 ēdienus, dažreiz pat vairāk, lai nākamais gads būtu pārticis. Viņa rādot stāstīja, un es klausījos kā pasakā. Pirmā bija liela bļoda ar pelēkajiem zirņiem un speķi. Zirņi jāpēd, lai nākamajā gadā nebūtu asaru, paskaidroja mamma. Blakus stāvēja sautēti kāposti un cūgaļas cepetis. Kāposti dod spēku un cūgaļa nes laimi, viņa teica, it kā tās būtu senas drošas lietas. Tad bija šķīvi ar speķa pīrāgiem, siltiem, mīkstiem, tikko ceptiem. Pīrāgi, lai dzīve nes jaunus pārsteigumus, piebilda mamma. Lienas brālis paņēma vienu, vēl vienu un visi smējās. Bez pīrāgiem svētki nav svētki. Citā galda stūrī atradās zivs, cepta karpa. Zivs simbolizē naudu. Daži pat glabā zvīņas makā, pastāstīja mamma. Tālāk bija augstie ēdieni, rasols un siļķe kažokā ar bietēm un burkāniem, veselībai. Pie augstajiem ēdieniem bija arī dažādas ruletītes ar dārzeņiem, vistu vai zivīm. Un vēl bija cepta zoss ar kartupeļiem, putns, lai nākamajā gadā būtu panākumi un veiksme. Pie tiem maize un sāls, lai mājās ir svētība. Un, protams, saldumi. Piparkūkas ar glazūru, cepti āboli ar rozīnēm un mandalēm un apaļš Ziemassvētku pīrāgs ar dzērvenēm un riekstiem, apaļš kā saule.
Piparkūks, lai netrūkst mīlestības, Liena pasmaidīja un iedeva man vienu sirds formas piparkūku. Vakarā mēs iededzām sveces, dzērām tēju, ēdām un runājām tā, it kā būtu pazīstami jau sen. Pirms gulētiešanas es iekarināju koka zvaigzni viņu eglītē. Tā bija maza, bet pauda manu vislielāko pateicību. Tajā vakarā es sapratu, ka mājas nav tikai adrese. Mājas ir cilvēki, kas atver durvis un saka, nāc iekšā. Ziemassvētki, kas atrada mani. Rīt ir 24. decembris. Šogad es pirmo reizi palieku Rīgā un nesvinu Ziemassvētkus mājās ar vecākiem. Es studēju Latvijas universitātē un biļeti uz mājām nepaspēju nopirkt. Kad sapratu, ka vilcienā vairs nav vietu, man palika skumji, it kā svētki būtu atcelti. Pēcpusdienā es aizgāju uz Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā. Tur smaržoja pēc karstvīna, egļu skujām un piparkūkām, bet no skaļruņiem skanēja Ziemassvētku dziesmas. Es nopirku mazu koka zvaigzni eglītei un siltas vilnas zeķes. Rīgā ziemā kājas vienmēr salst. Es staigāju starp mājiņām un domāju, ar ko es rīt svinēšu. Pie vienas mājiņas man ieraudzīja kursabiedrene Liena. Čau, Kristīna! Kāpēc tu tāda bēdīga? Viņa jautāja. Es nopūtos un izstāstīju par biļeti un par to, ka palieku viena. Nāc pie mums! Vecāki dzīvo netālu no Rīgas. Būs mans brālis ar ģimeni, atbrauks māsa, būs pilna māja, teica Liena. Ja gribi, es tūlīt piezvanīšu mammai. Pēc minūtes viņa pasmaidīja. Viss sarunāts! Nākamajā dienā mēs braucām pie Lienas ar autobusu. Istabā dega adventas vainaga sveces un virtuvē bija tāda rosība, it kā tiktu gatavoti svētki visai ielai. Lienas mamma mani apskāva. Priecīgus Ziemassvētkus, jūties kā mājās. Un tad es ieraudzīju galdu. Tas nebija vienkārši bagātīgs, tas bija īsts svētku galds. Lienas mamma teica, ka atbilstoši latviešu ticējumiem, Ziemassvētku vakarā galdā liek vismaz 9 ēdienus, dažreiz pat vairāk, lai nākamais gads būtu pārticis. Viņa rādot stāstīja, un es klausījos kā pasakā. Pirmā bija liela bļoda ar pelēkajiem zirņiem un speķi. Zirņi jāpēd, lai nākamajā gadā nebūtu asaru, paskaidroja mamma. Blakus stāvēja sautēti kāposti un cūgaļas cepetis. Kāposti dod spēku un cūgaļa nes laimi, viņa teica, it kā tās būtu senas drošas lietas. Tad bija šķīvji ar speķa pīrāgiem, siltiem, mīkstiem, tikko ceptiem. Pīrāgi, lai dzīve nes jaunus pārsteigumus, piebilda mamma. Lienas brālis paņēma vienu, vēl vienu un visi smējās. Bez pīrāgiem svētki nav svētki. Citā galda stūrī atradās zivs, cepta karpa. Zivs simbolizē naudu. Daži pat glabā zvīņas makā, pastāstīja mamma. Tālāk bija augstie ēdieni, rasols un siļķe kažokā ar bietēm un burkāniem, veselībai. Pie augstajiem ēdieniem bija arī dažādas ruletītes ar dārzeņiem, vistu vai zivīm. Un vēl bija cepta zoss ar kartupeļiem. Putns, lai nākamajā gadā būtu panākumi un veiksme.
Pie tiem maize un sāls, lai mājās ir svētība. Un, protams, saldumi. Piparkūkas ar glazūru, cepti āboli ar rozīnēm un mandelēm un apaļš Ziemassvētku pīrāgs ar dzērvenēm un riekstiem. Apaļš kā saule. Piparkūkas, lai netrūkst mīlestības, Liena pasmaidīja un iedeva man vienu sirds formas piparkūku. Vakarā mēs iededzām sveces, dzērām tēju, ēdām un runājām tā, it kā būtu pazīstami jau sen. Pirms gulētiešanas es iekarināju koka zvaigzni viņu eglītē. Tā bija maza, bet pauda manu vislielāko pateicību. Tajā vakarā es sapratu, ka mājas nav tikai adrese. Mājas ir cilvēki, kas atver durvis un saka: nāc iekšā.